Vels Portugāla. Kāda būs šī spēle? Nu, nevar tā būt, ka Portugāla aizies līdz finālam, neuzvarot nevienā mačā pamatlaikā. Nu, nevar tā būt. Varbūt Anatolija var. Nē, var, bet... jā, tic futbolā viss kaut kas var būt, jā. Ļoti svarīgs faktors tas, kā Ārons Remzijs nespēlēs. Un Beilu noseks pa trījiem. Redzīju, tajā iepriekšējā spēlē Beils pierādīja, cik svarīgs viņš ir komandas spēlētājs, negūstot vārtus un pat nenokļūstot nevienā reālā vārtu gušanas situācijā. Tā ir tā Beila pievienotā vērtība, jā. Bet Remzija vietā, protams, tur arī citi labi spēlētāji, bet, grūti viņiem būs. Portugālei būs visu, un Portugāla tomēr patīk tas vai nepatīk, ka viņi tur neuzvar, bet, tomēr, tur ir ļoti labi individuāli spēlētāji. Un man šķiet, ka tieši, ja par Portugāli, tad ir jāpiebilst, ka tā komanda Mostas, viņa, līdzīgi kā Vācija, progresē turnīra laikā. Jā, jāpiekrīt, jo turnīra gaitā, vispār sezonas laikā Sanšešs burtiski, uzplauka, var teikt. Lielais viņa talants, vai ne? Varbūt par to Portugāli Velsu. Portugāli noķēra uz to fortūnas sajūtu, un tas vienmēr psiholoģiski daudz ko nozīmē. Tu zini, ka pat ja nespēlē savu labāko futbolu, mokies, kā tas bija ar Horvātiju, kāds bija ar Poliju, un beigās tik un tā tu uzvari, un tu zini, bet kas būs, ja mēs spēlēsim labāk, un ja mēs arī kaut ko gūsim uzbrukumā. Un, man liekas, tā pārliecība un psiholoģiskais skaidrs, ka arī Velsai ir līdzīgi, bet tomēr tās kvalitātes Portugālē ir lielākas, labākas, un Portugāļiem ir milzīga pārliecība, manuprāt, par saviem spēkiem. Otrs pāris, Dešāms pret Lēvu, jeb Vācija pret Franciju. Lai neapvainojas Portugāles un Velsas līdzutēji, man liekas, tas ir fināls pusfinālā. Man jau tā intuitīvi šķiet, ka varētu būt fināls Portugāla-Vācija. Velsas brīnums varētu apstāties pusfinālā. Ja Islande apstājās ceturdaļfinālā, Velsai viens solītis tālāk, bet, manuprāt, līdz finālam netiks. Savukārt, ja runājam par Vācijas spēli Francija, protams, tas ir fināls pirms fināla, bet jāsaka, ka tas jau ir trešais fināls pirms fināla. Par pirmo es nosauktu, protams, Itālija mums spēlēja ar Spāniju, un pēc tam Vācija ar Itāliju, un tagad atkal Vācija ar Franciju. Visu laiku pa vienam atkrīt, bet tie tas zars bija šausmīgi, tāds blīvs no favorītu viedokļu raugoties. Jā, tas bija patiesībā lielie favorīti tur bija visi. Jā, tieši tā. Un, es tomēr riskēšu, kādas ir jūsu prognozes, kurš paņems pacels ir savas galvas Eiropas kausu? Tu domāji, tu jau par finālu runā. Tas, kurš uzvarēs finālā, ko es tev varu atbildēt? Es teiktu, ka Vācija tāda prognoze. Man kaut kā iekšējā sajūta arī tas kompass uz to Vācijas liecās, bet es skaļi to neteikšu. Paldies jums. Es riskēšu, es teikšu, ka Francija. Patriots rīkotāji valstī. Viņiem ir pieredze, kā celt kausu savu māju turnīros virs galvām. Vesels 2 reizes. Jā, vesels 2 reizes. Tā kā katram savs. Paldies, kungi, par jūsu ekspertīzi futbolā un skatāmies pusfinālu trešdien un ceturtdien un svētdien 10. jūlijā fināls.